Mūsu piedzīvojuma laikā mēs izmantosim daudz dažādu lietu. Piemēram, zemūdens dronu, lai izpētītu radioaktīvās zonas un pa īstam redzētu, kas slēpjas zem ūdens. Tas ir neticami! Staigāt šajās teritorijās ir ļoti bīstami. Tas nāk! Briesmonis tuvojas! Bet šī ir mūsu vienīgā iespēja atrast šo vienīgo radioaktīvo ezeru. Sveiki! Sveiciens visiem! Ak! Sveiki visiem! Mani sauc Slavs, un šobrīd mēs atrodamies ļoti bīstamā radioaktīvā teritorijā. Cik man zināms, te pat tūmā ir radioaktīvs ezers. Tāpēc es paņemšu savu milzīgo magnētu, lai makšķerētu ar magnētu šajā radioaktīvajā teritorijā. Mums jāiet cauri šim radioaktīvajam mežam, lai atrastu to ezeru, kurā mēs varam atrast ļoti bīstamus un radioaktīvus atradumus. Ak, Dievs! Mēs atradām radioaktīvo ezeru. Jā, tas ir tas īsts indīgs radioaktīvs ezers. Skaties, cik zaļš tas ir. Es domāju, ka šī zaļā viela ir radiācija. Tas ir tik bīstami un tik biedējoši. Tāpēc es atnesu savu milzīgo magnētu, lai šeit makšķerētu ar magnētu un noskaidrotu, kas slēpjas zem radioaktīvā ūdens. Tad darīsim to tieši tagad. Šeit makšķerēt ar magnētu ir ļoti bīstami, draugi, tāpēc lūdzu abonējiet un nospiediet patīk šim video, ja vēlaties redzēt vēl neparastāku makšķerēšanu ar magnētu. Paga! Skatieties, tik mana virve ir saspringta un iestrāgusi, tā neiet tālāk. Mans magnēts ir iestrēdzis kaut kur tur zem tās radioaktīvās zaļās vielas. Un tas ir risinājums. Tas ir mans zemūdens drons. Un izmantojot to ierīci, mēs redzēsim, kur mans magnēts ir iestrēdzis. Tagad iedarbināsim dzinējus. Un tagad mēs esam gatavi nirt. Tātad, tagad mēs varam redzēt zaļo radioaktīvo ūdeni, bet es neko neredzu, jo redzamība ir slikta. Tātad tagad mans uzdevums ir sekot sarkanajai virvei un paskatīties, kas ir apakšā. Tātad turpināsim. Skaties, paskaties tikai! Es redzu kaut ko kvadrātveidīgu un dzeltenu. Kau! Pagaidiet, puiši! Šis ir kravas auto. Tas ir dzeltens, radioaktīvs kravas auto zem ūdens. Un mans magnēts tam pielipa. Tas ir neticami, puiši. Īsts kravas auto zem ūdens. Tātad nāksim mazliet tuvāk, lai redzētu manu magnētu. Jā, tas ir tieši tur. Tas ir traki, puiši. Mēs varam redzēt radioaktivitātes zīmes. Tātad šī mašīna ir bīstama. Bet kāpēc? Kāpēc tā ir zem ūdens? Ak, Dievs, tas ir helikopters! Ceru, ka viņi mūs neredzēja, jo šī ir ierobežota zona. Atrasties šeit ir bīstami. Un ja viņi mūs ieraudzīja, viņi var atsūtīt karavīrus vai kādu citu, lai mani notvertu. Tāpēc atgriežamies pie zemūdens drona un pasteigsimies. Puiši, tas ir neprāts! Tā ir īsta mašīna, un patiesībā tā ir diezgan labā stāvoklī. Šis kravas auto izskatās labi, tas nav stipri bojāts. Bet šis kravas auto noteikti paliek ezera vidū zem ūdens. Tagad mēs zinām aptuveno šī kravas auto atrašanās vietu. Pacelsim mūsu dronu augšā. Bet, lai izvilktu savu magnētu no radioaktīvā ūdens, es domāju, ka sazvanīšu savu komandu. Mēs varētu mēģināt izvilkt visu kravas automašīnu no ūdens un paskatīties, kā tā izskatās reālajā dzīvē. Tā patiesībā ir ļoti dīvaina situācija. Mēs to uzskatām par biedējošu šo milzīgo atradumu zem ūdens. Un tagad man vajag vēl vienu mašīnu, lai izvilktu auto no ūdens. Tāpēc es piezvanīšu savai komandai. Sveiki, puiši! Esmu pie radioaktīvā ezera. Vai jūs mani dzirdat? Jā, es dzirdu. Man vajag, lai jūs atvedat manu auto, manu smago kravas auto šurp, un mēs izvilksim radioaktīvo auto no ūdens. Vai esat tam gatavi? Es jūtu, ka viss ir gatavs. Labi, sūtu tev savus koordinātus. Tagad mums vienkārši jāgaida mana komanda. Sveiki, puiši! Sveiks, Slava! Nāciet, es jums kaut ko parādīšu. Šeit jābūt uzmanīgiem.
Vai redzat šo zaļo vielu uz ūdens? Tā ir radiācija. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi ar to. Redzat, mans magnēts ir iestrēdzis, un tagad tas ir pievilcies pie automašīnas. Tagad mums tas jāizvelk ar kravas automašīnu. Labi, brauc! Brauc, bet esi ļoti uzmanīgs. Kravas automašīna ir smaga, un tā ir zem ūdens. Labi? Labi, tas kustas. Ak, mans Dievs! Mums tik ļoti jāgriež riepas, jo kravas automašīna ir smaga, un tā joprojām ir zem ūdens. Nu, turpini! Hei, tas iznāk no ūdens! Nu, skaties! Es redzu dzelteno jumtu! Tas kustas! Hei! Izvediet to kravas auto ārā! Nu, ātrāk! Nu, ātrāk! Ak, Dievs! Tas ir prom! Mums izdevās! Mēs izvilkām visu kravas auto no ūdens! Oho! Tas ir neticami! Puiši, skatieties! Šis ir īsts radioaktīvs kravas auto, kuru mēs redzējām tieši zem ūdens! Ūdens joprojām tek ārā no šī kravas auto. Kāpēc? Kāpēc? Tas taču bija tieši zem ūdens! Kāpēc? Tas ir bijis radioaktīvā ezera dibenā. Ak, Dievs, tagad tas ir tik bīstami un traki! Skaties, cik ļoti mēs esam sabojājuši zemi ar šīm riepām! Ak, Dievs, tas ir traki! Mēs ieguvām šo neparasto radioaktīvo kravas auto, izmantojot tikai magnētus. Šīs radiācijas zīmes ir visur! Tātad patiesībā šeit atrasties ir ļoti bīstami. Tikai paskaties uz to lietu, tas ir vienkārši traki. Ak, Dievs! Atvērsim to un paskatīsimies kabīni. Paskatīsimies, kas ir iekšā. Iesprūdis! Jā, tas ir bijis zem ūdens. Tā kā... Nē, tas ir iesprūdis. Tas ir salauzts, noteikti. Tas kādu laiku pavadīja zem ūdens. Bet paskaties, tur iekšā ir daži dokumenti un vēl kaut kādas lietas. Man tiešām vajag tikt iekšā. Ak, mans Dievs! Bet rokturs ir salauzts. Kā mēs to varam izdarīt? Nu, labi. Labi, darīsim tā. Labi, jā. Tagad to var atvērt. Oho, jā, skaties, dzinējs ir tieši šeit atvērts. Un mums ir kaut kādi dīvaini, zaļi, radioaktīvi izskata dokumenti visur. Ak, mans Dievs! Kas, ja šim kravas auto ir jāstrādā kādā radioaktīvā rūpnīcā vai kaut kas tamlīdzīgs? Tas ir dīvaini. Skaties, kas mums te ir! Nopietns brīdinājums. Snork tipa reaktors. Jā, skaties, tur ir kaut kas rakstīts par radioaktīvo reaktoru. Tas ir ļoti bīstami. Ak, mans Dievs! Skaties, kas tas ir! Snorka mutants. Vai tas ir kaut kāds briesmonis vai kas? Tur rakstīts, ka to piesaista radiācija, bet mani tas neuztrauc. Mums te kaut kas ir. Skaties! Hei, paskaties! Iekšā mums ir kaut kas līdzīgs tērauda stieņiem, kā tīkls, kā dzelzs tīkls, kas tur kaut ko iekšā. Varbūt tas kaut kā ir saistīts ar briesmoni. Atvērsim to un paskatīsimies. Šis atverās viegli. Oho! Ak, Dievs! Tas ir vienkārši neticami. Mums ir tik daudz radiācijas zīmju. Iesim iekšā. Oho, labi, puiši! Skatieties, nāciet šurp, bet esiet uzmanīgi. Te visur ir daudz slapju dokumentu. Te ir šī radioaktīvā manta, kaut kāda burka. Un wow, šis ir Geigera skaitītājs. Nezinu, vai tas vēl darbojas, jo tas bija pilnībā pārklāts ar ūdeni. Tāpēc visticamāk tas tagad ir sabojāts. Ak, Dievs, bet visa šī manta ir īsta radioaktīva manta. Nāciet, iesim iekšā. Skatieties, te ir daudz drēbju. Kaut kas līdzīgs bioloģiskās aizsardzības tērpam vai tam līdzīgi. Bet kas tas ir? Ak, Dievs, skaties, tur rakstīts reaktors. Vai tas ir īsts, pārnēsājams, darbojošs enerģijas reaktors, kodola reaktors? Ak, Dievs! Mums te ir tas reaktora jaudas aparāts. Pamēģināsim to iegriezt un paskatīsimies, kā tas darbojās. Labi. Nu, aiziet!
Jā, tikai nedaudz. Izklausās dīvaini. Pievienosim vēl mazliet. Oho! Oho! Labi, kas notiks, ja mēs pievienosim maksimālo jaudu? Paga, kas tas par skaņu? Brīdinājums, brīdinājums, reaktors pārkarst, evakuējieties! Elio, mēs to izslēdzam! Evakuējieties! Brīdinājums, brīdinājums! Nu izslēdziet to! Izslēdziet to! Oho! Kas tas bija? Ak, mans Dievs, vai tu to redzēji? Tas ir īsts jaudas reaktors, kodola reaktors, radioaktīvais reaktors kravas automašīnas iekšpusē. Varbūt šī kravas automašīna ir pārāk radioaktīva, varbūt tā ir ļoti bīstama, tāpēc tā tika ievietota zem ūdens. Paskatīsimies, kas vēl mums te ir. Te ir daudz dzeltenu radioaktīvu kabeļu, dažas metāla burkas un ķēde. Paga, vai tas ir cilvēks? Ak, Dievs, kas notiek? Vai tas ir dzīvs? Vai tas ir dzīvs? Ak, Dievs, paskaties uz viņu! Ak, Dievs! Paga! Tas kaut kā kustās. Kas notiek, puiši? Vai tas kustas? Vai kā? Tas kaut kā kustās. Ak, Dievs, tas ir tik biedējoši. Šī lieta bija zem ūdens. Varbūt tā bija pieķēdēta. Pieķēdēta ar šīm rūsējušajām ķēdēm. Un kaut tāda iemesla dēļ tika ielikta zem ūdens. Vienkārši, lai tā tu paliktu, jo tā ir ļoti bīstama. Ak, Dievs. Bet cerams, ka šī radība nekustās. Šis radioaktīvais briesmonis patiesībā izskatās tāpat kā tas, ko mēs redzējām dokumentos mūsu piedzīvojuma sākumā. Tas ir dīvaini, bet es domāju, ka mums ir jāizglāb šis kravas auto, mums jāzvana policijai vai kaut kas tam līdzīgs. Lūdzu, pasaki man, ko tu darītu? Uzraksti komentāros, jo šobrīd es nezinu, vai šī radība ir dzīva vai tā tiešām ir bīstama. Labi, pagaidām es domāju, ka mums vajag atvērt to radioaktīvo mucu, un tad mums jāaiziet prom no šejienes. Es nezinu, tas neizskatās dzīvs, bet joprojām ir ļoti biedējoši. Lai visu pierādītu, es paņemšu to lietu līdzi, labi? Bet atvērsim lielo mucu. Noliksim to radību malā. Izskatās, ka tas nav dzīvs. Paskatīsimies, kas ir šīs mucas iekšpusē, jo caurumos redzu kaut ko zaļu un dīvainu. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Tas ceļās augšā! Ak, mans Dievs! Tas kustas! Tas ir dzīvs! Nē! Ak, mans Dievs! Nē! Cerams, ka tas ir neprātīgs! Ak, mans Dievs! Iesim prom! Nāc šurp, cilvēki! Iesim prom! Atver to! Pametīsim šo vietu! Aiziet! Aiziet! Aiziet, tiec prom, aiziet, ej ārā, ej ārā. Ak, mans Dievs, skaties, tas joprojām tur ir. Ak, mans Dievs, tas mēģina pāraut ķēdi. Šī radība mēģina pāraut ķēdi. Nē! Aiziet, labi, kāp mašīnā. Hei, komanda! Mums jāiet prom tagad, tur ir briesmonis. Aiziet! Nē! Dzinējs nestrādā. Ko? Dzinējs ir salūzis. Kravas mašīna bija tik smaga, un tagad tā ir salūzusi, bet tur ir briesmonis. Mēģini to salabot! Mēģini to salabot tagad. Pagaidi, ko? Nē! Tas ir vaļā! Nē, pagaidi! Nē! Briesmonis ir tur! Beigsim! Skrien! Ak, Dievs! Tas skrien man pakaļ! Ak, Dievs! Tas ir tieši tur! Tas nāk! Nāc, mums jāslēpjas mežā! Tagad uz mežu! Nāc šurp, vecīt! Ak, Dievs! Tas joprojām tur ir! Viņš mums seko! Es viņu redzu! Ak, Dievs! Ceru, ka viņš mūs neatradīs! Slēpsimies! Mums jāslēpjas! Kameramans! Šī radība, šis radioaktīvais briesmonis mūs meklē! Puiši, tas izskatās tik biedējoši! Man ir ļoti bail no viņa! Ak, Dievs! Nē. Viņš meklē. Viņš mūs meklē, puiši. Ak, Dievs. Operator! Hei, operator! Vai tu atceries tos dokumentus, kurus mēs atradām pašā sākumā?
Mēs atradām dokumentus, kuros bija redzama tā radība. Es domāju, ka kravas automašīna tika ielikta zem ūdens viņa dēļ. Misija bija viņu kaut kā noslīcināt. Un cik es atceros, šo radību piesaista radiācija. Tātad, tagad mums ir tikai viena iespēja. Viņš mūs atradīs jebkurā brīdī, bet man ir šī burka. Vai atceries šo burku? Mēs varam mēģināt to atvērt. Un ja tas tiešām ir radioaktīvs, ak, mans Dievs! Tas var pievilināt briesmoni. Labi, mēģināsim to izdarīt tūlīt. Jā, kas tas ir? Jā. Lieliski, tā ir mūsu iespēja. Nāciet, noliecieties, nāciet! Hei, puiši, atgriezieties lejā! Hei, mana komanda! Varbūt mēs varam kādu sazvanīt. Sveiki! Sveiki, mana komanda! Vai jūs mani dzirdat? Nē, rācija nestrādā. Hei, mana komanda, vai jūs salabojāt kravas automašīnu? Nē! Neviens neatbild. Labi. Nē, tas joprojām ir salūzis. Tas joprojām nevar braukt un kustēties. Bet ko mēs darīsim? Nē, tas nāk! Ak, Dievs, tas ir tik tuvu! Operator, man ir plāns! Vai atceries reaktoru, ko mēs redzējām iekšā? Un vai tu atceries, ka šo radījumu pievelk radiācija? Ja mēs pārkarsēsim reaktoru, tas uzsprāgs. Cerēsim uz labāko un mēģināsim to izdarīt. Tas ir tik spēcīgs, ka ieslēdzās trauksme. Tātad šī lieta tūlīt uzsprāgs. Aiziet, prom, tagad! Aiziet, tas nāk, briesmonis nāk, slēpsimies tur! Aiziet, operator, aiziet! Briesmonis! Nē! Nē, tas nāk šeit! Nē, tas apstājās. Tas meklē. Ak, Dievs! Cerēsim, ka tas sajutīs radiāciju. Jā, tas jūt. Jā, tas jūt, un trauksme ir ieslēgta. Ak, Dievs, radījums kravas automašīnas iekšpusē. Ak, Dievs, tas ir forši. Tātad mums ir iespēja skrien, šī radioaktīvā kravas automašīna jebkurā brīdī uzsprāgs. Nē! Ak! Ak, Dievs! Tas ir traki! Šis kralas auto vienkārši uzsprāga. Bija liels radioaktīvs auto sprādziens. Tas bija traki, puiši. Tā bija ļoti ekstrēma un ļoti bīstama piedzīvojums. Mana galva sāp. Nāc, mums vēl tagad jāatstāj šī teritorija. Operator, nāc! Šis radioaktīvais ezers slēp daudz noslēpumu. Un šeit atrasties ir ļoti bīstami. Bet ja vēlies uzzināt vēl vairāk radioaktīvo Černobiļas noslēpumu manās nākotnes piedzīvojumos, neaizmirst nospiest patīk šim video, spied abonēšanas pogu. Man patiešām ir sapnis pēc iespējas ātrāk sasniegt 5 miljonus abonentu. Tas ir mans lielākais sapnis. Tāpēc vienkārši nospied patīk un abonē. Mani sauc Slavs. Paldies, ka skatījies! Ak, mans Dievs! Piedzīvojums tikai sākas!